Šobrīd notiek 14. pasaules čempionāts spinningošanā ar laivām Rīgā, mūsu ūdeņos. Tikko ir izbraukuši komandas ārā, gaidām rezultātus. Ir kam labāk, vienai laivai nedaudz labāk gāja, otrai nedaudz sliktāk, bet skatīsimies. Mēs nezinām, kā pārējām laivām citām valstīm gājas. Tu esi tā kā treneris, entuziasts, atbalstītājs vai jūs? Komandas vietas, bet šodien mēs palikām ar Arvi rezervisti. Jo mums ir tā, ka 3 ekipāži un 2 drīkst iet uz starta. Un no kā tas ir atkarīgs? Tas ir no trenera, no izlases vadītāja. Kāda bija tie atlases kritēriji, lai iekļūtu pasaules čempionātā tiem, kas nezina? Tā kā izlasē, kas tika, bija tā, ka skatījās pēdējo 3 gadu reitingu un pirmās 3 ekipāži attiecīgi iet izlasē. Tā kā mēs pagājuši arī komandām uzvarējām Latvijas čempionātu, tad attiecīgi abas laivas plus reitingu līderi. Lietas nedaudz straumes, viss tas ūdens, kas vakar ienāca un šodien tecēja atpakaļ uz jūru. Tas viss, protams, iespaido, jo treniņos nekas tāds nebija. Vienkārši tagad pēdējā diena vienkārši savas korekcijas ievies. Kāds noskaņojums vispār? Labs, protams, viss pozitīvi. Tu zini, cik ir komandas vispār? 14 valstis piedalās, jā. Tas tā kā var pieteikties jebkurš vai visiem ir kvalifikācija kaut kādā valstī? Nē, var pieteikties jebkura valsts. Sabraukušas ir 14 valstis, labākās 2 laivas no valsts startē. Līdz ar to tas laivu skaits ir 14 x 2. Ir valsts, kas ir sabraukuši ar 10 laivām. Viena varbūt rezervē laiva, ko var mainīt pēc otrās dienas. Un sportistu daudz, visi priecīgi, visi treniņos ir labi ķēruši zivis. Un šodien redzēs, es vēl nezinu, kā tagad sarēķinās, kā būs, bet kaut kādu pārsteigumu briest. Bet kādas vēsmas ir veicies, ir bijušas zivis, nav zivis? Ir favorītiem, ir slikti rezultāti dažiem, kur mēs cerējām, ka būs ļoti labi. Dažas valstis ir saķēruši zivis, ir līdaks saķēruši. Precīzi, es nezinu, to mēs zināsim pēc kādas stundas droši vien, bet tas laiks savas korekcijas viesa un rezultāti būs pieticīgāki nekā bija cerēts pēc treniņdienām. Daudzas valsts, kas grib rīkot pasaules čempionātus, un tas pieteikšanās process ir diezgan sarežģīts un garš. Nākamo reizi mēs varēsim pieteikties, ja nemaldos, šobrīd jau ir 3 gadus uz priekšu ir zināms, kur pasaules čempionāti būs, tad ātrākais pēc 4 gadiem, bet mēs jau neesam vieni, kas viņu grib rīkot. Un balstoties uz to, kā mēs šeit vietējos mačus bijām rīkojuši, kad aizsūtījām prezentāciju ar video, ar bildēm un par infrastruktūru, par Rīgu, par brīvostas teritoriju. Mums viss ir labi ar infrastruktūru un nav daudz tādas vietas pasaulē, kur sarīkot šādā līmenī mačus. Tad ir jautājums ir tāds, tikai 14 valstis pasaules čempionātā, ir taču 180 valstis pasaulē. Kāpēc tikai 14? Daudzos sporta veidos jau arī līdzīgi ir. Un ir dažas mīklas, skandināvi nekad nav piedalījušies pasaules čempionātā, ko neviens arī no klātsošiem dalībniekiem neizprot, kāpēc tas tā ir. Ir dažas centrāla Eiropas valstis, kas arī vēsturiski nekad nav startējuši. Viņi gan citās disciplīnās startēja, bet spinningošanā no laivām viņi nav piedalījušies. Bet mēs cerējām uz 20 valstīm, bet daudziem, kas dzīvo tālāk par Berlīnu, liekas, ka Polijā jau karš sākās. Kad uz šejien ir šausmīgi bīstam braukt, un ka mēs te esam apmēram kā jau kara zona, un loģiski, ka viņi atbrauc uz šejien, visi smaida un saprot, ka mums te kaut kā civilizācija tomēr ir, un daudz ir pārsteigti, ka tik liela civilizācija, ka mēs tik labi dzīvojam šeit. Kāda ir tālākā valsts Amerika, es sapratu? Jā. ASV ir tālākie ļoti, ļoti priecīgi puiši, ka viņi tepat lejā stāv, divas laivas. Un Kazahstāna arī ir atbraukusi uz šejien, arī pārlaimīgi visi, un gan viņiem zivs ķerās, gan visi te patīk, un arī sajūsmā par to, kā viss pie mums šeit ir un kā pie viņiem nav. Kāpēc mums tas ir tik svarīgi Latvijai? Kāpēc? Es domāju, jebkurš notikums ir svarīgs. Pasaules mēroga
Un tas makšķerēšana ir liela visā pasaulē. Tā ir milzīga nozare. Un viens ir tas, ka mums tas gods to pasaules čempionātu sarīkot. Otrs mērķis ir, protams, tiem sportistiem parādīt, ka uz šejieni var braukt arī ikdienas makšķerēšanā, un makšķerēšanas turisms ir arī milzīga un ienesīga joma, jo cilvēki brauc, tērē naudu, dzīvo viesnīcās un daudziem ar kaimiņu valstīm jau tas ir sanācis. Ar Lietuvu šeit rīkos savus čempionātu posmus, jo viņiem liekas, ka pie mums ūdeņi ir ar zivīm bagātāk nekā pie viņiem, un arī viņi ikdienā sākuši ir braukt makšķerēt uz šejieni. Un cik es jau šeit zinu, pēdējo 2 mēnešu laikā 20 Lietuvas laivām ir jau braukušas uz šejieni, gan palīdzēt trenēties, gan ikdienā turnīros piedalīties šeit. Un viņi jau sāk braukt, un igauņi lēnām saprot, ka pie mums arī viss ir skaisti un jauki, un kad arī uz šejieni var braukt. Un par ukrāņiem šobrīd ir pilnīgi skaidrs, viņi jau šeit kā mājās jūtās, un nākamgad solīja, kad arī, ja viņi varēs tikt ārā no valsts, ja ministrija viņiem ļaus, tad viņi noteikti arī brauks uz šejieni. Viss tur rīkšķi par mūsu komandu. Mums ir 3 labākie pēc 3 sezonām. Kāds ir optimistisks noskaņojums vai tāds? Optimistisks. Šodien, cik es te dzirdēju, negāja tik labi, kā bija plānots un kā cerējām. Turējās pie savu plānu, bet zivis nav tik daudz, kā vajadzēja būt. Bet es domāju, ka puiši saņemsies un nākamajās dienās viesīs korekcijas savā plānā. Un, nevar noliekt, uz viņiem spiediens ir milzīgs. Daudz cilvēku seko līdzi, daudz no viņiem to rezultātu sagaida. Pirms starta es redzēju, ka ar psiholoģisko sagatavotību viņiem viss ir kārtībā, puiši ir gatavi un cerams, ka viņi būs izturējuši to spiedienu, jo eksperti mums ir daudz, komentētāji mums ir daudz. Es domāju, ka reti kurš gribētu būt viņa vietā šobrīd, lai attaisnotu sev liktās cerības. Kādas ir sajūtas pēc pirmās dienas? Būtu jau laikam muļķīgi teikt, ka viņas ir baigi labās. Šī bija ļoti smaga copas diena. Kā jau te teicu, mājas ūdeņi mūs nebeidz audzināt un arī pārsteigt vienlaicīgi. Tas laikam ir lāsts, par kuru būs jāaiziet parunāties ēkās ar spiciem turnīšiem, bet kopumā jau labi. Mēs strādājām pēc komandas plāna, mēs darījām visu, kā mēs bijām sarunājuši. Mēs vispār nekur nepeldējām, nelēkājām kaut kādās panikās. Klausoties kaut kādas rezultātus apkārt, saprotam, ka mēs esam diezgan smagi nokļūdījušies vienkārši ar taktisko pulsi. Bet tā ir tikai pirmā diena un jāizanalizē kļūdas un jāiet uz priekšu. Kāda ir sajūta piedalīties pārstāvēt Latviju no pasaules čempionātā? Kāda vajag atbildība? Patriotisms? Kā tev ir? Man liekas, ka sajūta lieliskas emocijas, patīkamais satraukums no rīta, kas beidzās parasti ar pirmo zivi. Arī šodien tā bija un strādājām melnu muti visas dienas garumā. Tā arī ir. Es varētu Jānim pilnīgi piekrist. Es teiktu, ka sajūtas ir drusku savādākas, protams, jūtu tās iekšējās sajūtas. Kaut kas varbūt līdzīgs atceros tad, kad mēs tikko sākām pašā sākumā startēt Latvijas čempionātā, kad tu ienāc tādā no kaut kādiem dažiem tādiem mazajiem mačiņiem Latvijas čempionātā, tu tur ieraugi klātienē Pēters, līderis, ja? Tādi skaļi vārdi, uzvārdi, ja? Tu tā saproti, ok. Viņš man paspieda roku, tas jau man kaut ko dod, ja? Un tagad tā līdzīgi, tu redzi, apkārt ir sabraukuši nopietni vīri, ja? Kas katrs savā valstī ir pietiekoši spēcīgi makšķernieki. Ar viņiem visiem tikties klātienē plec pie tam mājas ūdeņos, ir fantastiski. Principā ir gods un prieks startēt ar pasaules labākajiem sportistiem. Tur nav neviens atbraucis atpūsties vai uzpīpēt, te visi strādā melnu muti un prieks būt tajā visā iekšā un ņemt dalību. Kā laika apstākļi palīdzēja vai visu savu? Jā, forši laikapstākļi, paši labākie. Laikapstākļi mums šodien palīdzēja norakties. Jā. Kā jūs vispār vērtējat tās savas izredzes līdzās pasaules labākajiem?
Absolūti 50/50. Visiem iespējas ir vienādas. Viss sākās no nulles, visi šeit ir gudri, visi māk makšķerēt. Neviens ne par vienu nav. Es pat teiktu, mēs kā Latvija, mēs pat esam faktiski visām šeit atbraukušajām valstīm priekšā pelāģiskā zandarta makšķerēšanā. Ja. Mēs personīgi paši to daudz šobrīd nepielietojam, ja, bet izskatās, uz turpmākajām dienām varbūt būs vairāk nepieciešams, bet katram ir savas stiprās vājās puses, un es teiktu, ka šeit nav nevienas valsts, kas ir super pārāka un kāda, kas ir skaidrs, ka tie ir tur tie pēdējie, pirmspēdējie. Te jebkurš var būt uz augstākā pakāpiena pēc 2 dienām. Dažos vārdos, kāds tas formāts ir? Kas jums jādara? Jāķer, cik daudz zivs varam noķert. Neierobežots skaits, kaut vai 450 asars, kaut vai 500 zandarts, ja tu vari to izdarīt pa dienu. Skaitam nav nozīmes. Uz ko jūs koncentrējāties? Šodien galvenais mērķis bija līdaka, kas nevar teikt, kā jau ierasts, bet ļoti bieži tā sanāk, kad līdeks mūs audzina tā kā treniņos atstrādāts, sacensībās vienmēr viss ir savādāk, un arī šoreiz tas notika. First time in the Baltic States for you? Yeah, first time in Latvia, first time in Riga. It's beautiful, beautiful country, beautiful city. A little rainy today, but it's been a great week. How was your team doing today? We had a little tougher day. My boat, we caught 4 really nice sized Zanders, and then we caught probably 6 or 7 undersized Zander, which all week we never really caught small Zander. So we caught the amount of fish that we wanted to today, just not quite the size. Lost a couple fish that we wish we would have had, but overall okay day and room for improvement for tomorrow. Well, what are your expectations? We're really hoping to at least double our catch rate from today. We're around a lot of fish. We're in a really, really rich area. They just were very, very turned off with the weather today. We had a lot of fish chasing us, following us, but not committing. If they did bite, they just kind of peck at it. Very negative fish. We had to fish them completely different than we did in practice. So, kind of had to adjust a little bit today. Okay, but I suppose that it's quite different to fish in the US and to fish here. What's your strategy? It's very, very different. Zander look exactly like our walleyes, and both me and John were professional walleye fishermen back home, but they act completely different. Zander, you kind of have to be a lot more finesse. You have to drop it right between their eyes and contact them properly. Walleye, you can kind of fish them aggressive, a little more fun. But our biggest thing has just been presenting it right, getting that cadence and getting that bait to the fish in the right sequence, and that's kind of what we're going to be focusing on tomorrow, and hopefully they go back to the cadence that they were focusing on in practice. Has your team traveled a lot, fished a lot in other countries outside US, or you're just experts on how to do it in the United States? Yeah, so this is my 5th World Championship. The other one of our other teammates, Nick Schertz, he fishes both USA Ice and open water, so he's been with me since we started the team, and he's also fished all over Europe, as have I, over the years. We have a lot of experience in Canada, outside the U.S. We're mainly walleye fishermen. We have a lot of experience around the world, but this is our first time really targeting European species. We're kind of new to pike, especially this version of perch. We have perch back home, but they're a lot different style perch, and they kind of react different. So each year has been a learning curve, but each time we've learned a lot. We don't come out for an extended period of practice like other teams just because of logistic. It's almost impossible. So we really only get 2 days of practice to learn, and it's a lot, but we're able to get a lot done in a few days. Es kopā ar īriem, tas ir Team Ireland, viena no 2 ekipāžām. Esmu tiesnesis un stjuards. Respektīvi ar savu laivu piedalos, vadāju viņus. Viņi man pasaka, apstājies te, tad es apstājos. Tā viņi mētā, noķer zivi, mēru, pierakstu, parakstamies un tā visu dienu. Kādi bija tie rezultāti? Kā viņiem gāja? Rezultāti, priekš tā, ka viņi 2 dienas trenējās un pirms tam dažas zivis tikai bildēs bija redzējuši, kā zandarta, tad es domāju, ka labi. Bet tā nekas dišs pirmai dienai. 7 asari ieskaitas un
Nu, tas arī viss kaut kāds 13 neieskaita zivis, tā skaitā arī zandarta, līdekas, nu, tur viss kaut kas. Kā tev sajūta mačos tagad tiesāt, nevis pašam piedalīties? Ir tikpat interesanti. Nu, principā ir tieši tāpat, kā pats piedalās. Tāds sajūta arī ir, ka pats piedalies. Nu, it kā vajag fanot pa savējiem, bet tu jau esi iekšā tajā laivā un tu jau visu laiku satraucies, jo tev arī gribās mērīt, gribās, lai ķerās. Nu, tu, tā makšķernieku brālība, viņi visi principā brāļi un māsi, vienalga vai horvāts, vai itāls, vai lietuvietis, vai kas tev. Gribās, lai mūsējiem iet mazliet labāk, bet gribās arī, lai viesiem ķerās. Kas tev favorīti? Man liekas, Ukraiņi man kaut kā, nezinu. Viņi tādi vienmēr mīļi, pieklājīgi tur un pasaka tur, lai jauka diena un tur, tādas visādas lietiņas. Tādi sīkumiņi, bet forši. Virs Ukraiņiem ir mūsu komanda, kurai ir jābūt pirmajā vietā, bet jā, no tiem viesiem tad jā, tad man Ukraiņi, īri tas ir tā kā dvēseliski tuvi, jo viņi dara visu līdzīgi kā mēs, ārpus copas. Tā. Kāda mūsējām ir izredzes komandām? Vienmēr ir. Izredzes ir, kamēr māneklis ir ūdenī, tikmēr vienmēr ir izredzes. Tā kā ir tā pirmā diena, tā neko neparāda, jo visi nobraukā pa savām top pozīcijām, izdauza visu, ko māk, ko nemāk, ko zina, ko nezina. Tad tā īstā copa sākās 2. dienā un visīstākā ir 3. dienā, jo parasti 3. dienai neviens nav atlicis neko, jo viss jau ir krustu šķērstu izdauzīts, un es domāju, 3. dienā būs tie rezultāti reāli smieklīgi. Ja būs 3. diena, ja nepiepildīsies tas vētras prognozes.